Mobilo operatoru diskusija. Radošums un tā robežas. Arī, es teiktu, ļoti labi iederīgs taimings šobrīd par to runāt. Radošums un tā robežas. Aicināsim Jānis Koļi, Tele2 direktoru, Kristīnu Rītāni, Pīte, Latviju Mārtiņu vadītāju, Atļaus Veikmans, Zetkom, Ieklās Amigo valdes priekšsēdētājs, Ilmārs Pūķis, LMT viceprezidents. Lauris arī pagūs atnāk. Lauri? Ir Lauris arī. Lauris Līpa, zveļināts advokāts, Gorenijus biroja partneris. Es teikšu godīgi, es mīlu mobilos operatorus, tīpaši šajā fāzē, kad viņi karo ar cenām. Reiz nedēļā nāk ar jaunu kampaņu, jauns piedāvājums, jauna cena, daudz naudas. Reāli. Super. Es baidos no tā brīža, kad viņi sāks komunicēt vērtības, ja, jo tas tā kā nemainās. Ja, tur tikai attiecīgi laiku pa laikam atkal atgādina. Tā kā šobrīd, protams, tas neatiec uz visiem, bet tas ir tas, ko es iedomājos runājot par mobilo operatoru diskusiju, nosaukt par radošums un tā robežas. Es gandrīz gribēju sākt ar Lauri, jo viņš ir kā īsti neiedarās šajā kompānijā, jo viņš ir advokāts? Advokāts. Lauri, varbūt tu vari sākt ar vai nu kādu paziņojumu vai kādu jautājumu saviem sarunu biedriem, bet, varētu pamēģināt tā. Paldies, es saprotu patiesībā, ka es esmu noslēgumā, tāpēc, ka, paldies, jā, es saprotu, ka es esmu noslēgumā tā sarakstā, tā iemesla dēļ, ka acīm redzot visticamāk ir radošums un tad ir robežas. Kā saka, visam ir savi limiti. Visam ir savi ierobežojumi. Šorīt no rīta kopš 8 līdz pat 6:20 es cīnījos vienā tiesas sēdē, kurā, laikam radošam it kā nebūtu vietas. Tātad, 8 bija sagatavošanās, 10 sākās process, un līdz pat gandrīz 5. Tā cīņas būtība bija par to, vai valde, kura pārdeva vienu uzņēmumu citā uzņēmumā, ir ņēmusi vērā visus tos riska faktorus, kurus vajadzēja, lai ģenerētu pēc iespējas lielāku peļņu. Tā jūs varētu arī apmēram iedomāties to advokātu ikdienu, un lielā mērā to varētu faktiski attiecināt uz visiem, gan maniem klientiem, gan arī jūsu klientiem vai jūsu darba devējiem. Tātad tā ikdiena ir tāda, vai es daru visu, lai ģenerētu pēc iespējas lielāko peļņu. Ja? Tā ir viena dimensija, kā tā skatās uz tādu visnotaļ praktisku, juridisku praksi, bet otra dimensija, protams, ir, ka tie juristi pasaka, kur ir tās robežas. Ja? Un savā ziņā man jāsaka, vēl viena no manām kapacitātēm ir tā, ka es esmu arī līdzautors ētikas kodeksam, kas nesen pārapstiprinās bija šai lieliskajai asociācijai. Un otrkārt, sēžot ētikas padomē, mēs esam jau divreiz skatījuši lietas, kuras saistās ar, varētu tā sacīt, mobilo operatoru karjeru. Tātad šeit viena no robežām, nevis likumiskā, bet ētiskā robeža, kurā tātad ētikai ir divas izpausmes, viena tātad iekšējā tik tālu, kamēr es uzskatu, ka tas ir pareizi, un otrkārt, kamēr tas saskarās ar sociālajām robežām, tā, ko sabiedrība uzliek mums, teiksim, vienkāršākajā ziņā kā pieklājība, savstarpējs respekts, uzmanība vienam pret otru, un beidzot jau ar tām striktajām juridiskajām normām, kas no sociālām normām transformējās jau par likuma, var teikt, piespiestām, proti, kurā brīdī tas, ko mēs darām, nonāk pretrunā ar likuma prasībām. Un tas lauks, kurā jūs spēlējat, daudz no šīs spēles interesantākiem un saistošākiem piemēriem, jāsaka tā balansē uz tām robežām, tāpēc, ka mēs ļoti labi zinām, ka reklāmas likumā ir ietverts iekšā atklāts jēdziens, atvērts jēdziens, kur var interpretēt katrā gadījumā specifiski. Tas ir, cik tālu mēs esam draudzīgi un patiesi pret patērētāju. Kurā brīdī mēs nesākam šo patērētāju, lietojot nejuridisku terminu, čakarēt. Vācīgot, Lauris ķērās reiz pie tā ziloņa, kas ir telpā, kurā sapulcējas mobilie operatori. Labi, lai notiek, ķeramies vairs pie ragiem. Es varbūt atbildēšu Laurim, ka tas, kas mums algas maksā, ir klients. Ik viens, kas no mums šeit lieto mobilos sakarus, maksā vai no algu man, vai Ingvar tev, vai uz kolēģiem šeit.
Tā kā stāsts jau par to, kā atrast risinājumu, kas ir svarīgs klientam, par ko viņš ir gatavs samaksāt naudiņu mums un justies labi par to, ko viņš izdarīs. Un tad, protams, jau ir aizies stāsts par to, kā pārliecināt, ka tieši mans pakalpojums ir tas labākais, klientam vajadzīgākais. Varbūt mums ir tādu vienu atkāpīt, man ir 3 minūšu viedoklis par to, kā mūsu industrija izskatās no malas. Varbūt pastamies. Ja es runāšu šādi, būs dzirdams? Mēs varam dabūt mikrofonu, pieliekam mikrofonu lūdzu, jā? Dzird tā pats. Dzird, jā? Tu jau skaļi runā. Nu tad, Andri, ja tu dzirdi galā, ļoti labi. Tā, lūk, mums uzlikt. Nē, uzliekam mikrofonu, jo šeit tikko tu aizvirzies skrolotājs vairs necīt. Vai mums ir prezentācija par to? Jā. Jā? Prezentācija? Wow! Pārējiem arī prezentācija. Tagad man dzird, vai ne? Forši. Iepriekšējās prezentācijas laikā, kad runāja Jurģa vārda brālis, un arī bišķi iepriekš, es patiesībā aizdomājos, cik daudz no tā, ko stāsta, var attiecināt uz mūsu industriju savā ziņā. Bet paskatīties, es domāju, ka mēs visi, kas esam šeit, vienosimies, ka radošums kā tāds ir ļoti labi. Nu, ja mūsu reklāma rada smaidu, pozitīvu emociju, klients sajūt sev ieguvumu, tas dienas beigās ir ļoti jauki un gan ražotājs padod savu preci, klients jūtas priecīgs, viss ir kārtībā, tā kā, ļoti laba situācija. Tālāk, mums redzam, ka labs radošums ir nevis vienkārši kā izpērt, viņš arī strādā, viņš atnes rezultātu. Un, teiksim, šeit, putekļu cilcēs un pīle, spēks un daile, strādā. Un es pieļauju, ka daļa no šīm balvām, jūs zināt, kas tas ir. Es zinu, ka Andris Blaka atpazīst ideāli, tas ir Kannu lauva, viens bloks, un otrs ir EFIS. Balva par efektivitāti, balva par to, kā ideja ir atnesusi biznesa rezultātu. Klients ir bijis priecīgs, klients samaksājas, uzņēmumu viss kārtībā, visi forši. Kas ir interesanti, ka ir ļoti augsta korelācija starp tiem, kas uzvar kannās un uzvar efijos. Tā kā acīm tāda, ka patiesībā labs radošums var strādāt ļoti labi un klients novērtē pozitīvi to, ko viņam piedāvā. Saka, jā, gribu, ņemu, visi kārtībā. Ja mēs paskatāmies uz mūsu industriju, mēs paši sevi salīdzinām ar āmuriem un ordeņiem, kas arī ir forši. Ja es paskatos pēdējos 2 gadus, balvas ir saņēmuši Zelta Ziltiņa, ir saņēmusi O-karte, tur bija labas kampaņas ar ļoti cilvēku, ir vēl 2 bijuši balvas, tā kā pēc būtības ir lietas, ko mēs savā industrijā darām labi, ko novērtē gan sabiedrība, gan arī eksperti. Neviena no šīm balvām gan nav lekusi tik augstu, lai trāpītu šeit, kas jau ir pasaules līmeņa laba prakse. Tā kā tas ir tas par to, ko mēs arī šodien savā ziņā runājam. Kā strādāt tā, lai pat pasaules līmenī būtu labi, un to novērtēs arī loģiski klients šeit. Un, ja man jāuzturo konkurence mūsu sfērā, mēs te šeit sēžam, man šeit mēs ļoti bieži sev pārāk nopietni uztveram, tā, zolīdi, visi smuki, sapucējušies. Mēs, ka tas ir reālāks, no malas būtu tas, ko mēs redzam no malas, tas ir palielam 3 puikas smilšu kastē. Aleluja! Vai tas 4. aizpūs? Viena puika ir mazais brālītis, un ko viņš ir tā paveicis, un reizē paspēlēties. Spējams, kā vīru. Atradot mikrofons. Kā ir diskriminācija? Jā, tev būs daudz? Nē, es tūlīt uztēs esens. Esens ir tāda, ka mēs kāds esam bijuši šeit, mēs ļoti labi zinām, kā gadās tur iebakst ar lamstiņu, tur atņēmu mantiņu, viss kaut kas tāds notiek. Kas mēs īsti esam? Mēs esam, tā kā vienkārši, Bruno, gan meitena, būtu jābūt šajā gadījumā forša puika. Mums ir Toms, tā kā tāl 2, arī forša puika. Mums ir
Leonards, kā nopēlam te. Viņš arī ir forši puika, mums ir 3 forši puikas smilšu kastē. Loģiski puikas pakaujās, pakašķējās, un viņi kļūdās, viņi kaut ko labi izdarīt, tas ir normāli, tā gadās. Bet tad ir kas, ir savukārt ir tante, kas viņas pieskata. Un tā ir tante Paula, kas viņas pieskata puikas, kārtībā jābūt. Un tāpēc arī mums bija, tas ir tāds mūsu gadījumā, bija prezentācija iepriekš, un es pajautāju, vai tad mūs vērtē līdzīgi? Atbilde bija, jā, kas ir ļoti labi, tas ir forši. Ja mēs skatāmies uz atkal šiem 3 puikām, lai būtu mūsu sfērā radošums, labs radošums, kāds ir pamats? Pamats ir stabils pamats, kad visiem ir brīvība domāt, ko viņi vēlas, izdomāt foršas idejas, un visi zina, kas ir tas spēles laukums, kurā viņi darbojas. Tas ir ļoti labi. Jo, ja tā nav, atnāk vienkārši kolboļu laiki, kačāngi, visi revolveri ārā, aiziet cita spēle. Un kas ir ļoti labi, kad mūsu šos 3 puikas lauciņā, pēc būtības monitorē divi aspekti. Viens ir tante Paula, likums, otrs ir šeit atsevišķi kolēģi šeit, reklāmas asociācijas ētikas padome, kas dara ļoti, manuprāt, labu darbu, tā neitrāli vērtējot, kā tad mēs strādājam. Un, ja es tagad paskatos uz to, kas mums notiek 3 gadu perspektīvā. Tante Paula kā ir vērtējusi mūsu 3 spēlētājus. Bruno, metrija, slikti, Tomiņš, pilnīgs huligāns. Pēdējos 3 gados pirms 3-4 gadiem, kad tāds ir meties virsū. Slikti. Leonards, pašpulīga, viss kārtībā. Viss labi. No otras puses pastamies. Un te mums ir Valdis, Ingrīda, Lauras, otra komanda. Pēdējo 3 gadu griezumā ir bijuši 5 gadījumi, ko skatīja ētikas padome. 4 iesaistīti iznākums. Bruno, mēģinīte, viss kārtībā, paldies, tas ļoti labi. Tomiņš, Tomiņ, tu biji Niknas vienreiz padīdam čampi. Slikti. Leonards, kā biatlonā, 4 no 4 pārkāpumus. Un tad man ir jautājums, kā man ticēt, vai tantei Paulai, vai kolēģiem šeit, kas ir tie, kas dod mums to robežu. Un domājot par to, ko stāstīja iepriekš Joģa draugs, par vārdu nevar izrunāju. Patiesībā, ja mums visiem būtu vienādi spēles noteikumi, vienādi augsta latiņa, būtu ideāls pamats radošumam, un mēs dabūtu no Latvijas kāds šo te lielo balvu, te ir futbola balva, bet mēs kāds no teicis varētu dabūt kannās kaut vai bronzu vai viņš varbūt vairāk. Un tas vienkārši tas, kur mums ir jāmēģina virzīties. Un es ļoti ceru, ka dienas beigās mēs tur arī virzīsimies. Tā kā, paldies, tāds īsts ievads. Jā, es arī gribēju kaut ko teikt. Man ir tādas sajūtas, man īstenībā par šo visu tēmu tā vajag smieties mums negribas. Jo, lai runātu par radošumu, manuprāt, kad mēs neesam īstie cilvēki, kam runāt par radošumu šeit. Un manuprāt, ka šajā zālē ir pietiekami daudz profesionāļu, lai viņi atbildētu uz jautājumu par radošumu, kas ir radoši. Bet mēs esam klienti šim radošumam, mēs esam klients, kas pasūta, un mēs izvirzam tos noteikumus, ko mēs akceptējam, ko mēs neakceptējam. Jo mēs esam atbildīgi cilvēku priekšā par to, kas iziet ārā televīzijā, kas iziet ārā no mūsu kompānijām vispār. Un tāpēc man liekas, ka tagad vairāk būtu jābūt runai par ētiku un ētikas robežām. Jo, ja mēs, piemēram, paskatāmies, un es konkrēti varu pateikt, ko mēs dzirdam no mūsu klientiem, pēdējo 30 dienu laikā, plus mīnus 30 dienu laikā, mēs esam saņēmuši, mūsu klienti ir saņēmuši gandrīz 75,000 reklāmas īsziņu, kas ir īstenībā likuma pārkāpums. Tāpat tās arī pieņemsim to, kad klients saņem zvanu it kā no bites,
bet tāpat laikā viņš atvedot kurjers, viņam atvedot līgumu, viņš pēkšņi uzzina, ka tas ir Amigo. Jā, tā kā, nu, tā ir īstenībā cilvēku maldināšana. Un tas, kas man ļoti, ļoti šai visā nepatīk, ir tieši tas, ka tā ir cilvēku maldināšana. Un tas, manuprāt, ir diezgan traģiski, kas notiek šobrīd. Labi. Tad sadalīsim to stāstu divās daļās, droši vien pirmkārt par tām dienām un to visu pārējo. Es domāju, ka vispār par robežām tā kā ir vispār robežu droši vien tieši ir viena, tas ir likums, un ja mēs skatāmies uz to, kas mūsu valstī likumu šajā jautājumā interpretē, tad gadījumā paldies arī Jānim, es domāju, ka viņš ir izpildi parādīt, kas to dara. Un mēs tiešām ļoti rūpīgi sekojam līdz tam, lai mēs cenšamies nepārkāpt. Tas mums nav viegli, jo juristi ir protams pacētušies, lai tie likumi būtu gari un burtu būtu daudz un saprot būtu ārkārtīgi grūti. Bet otra lieta ir arī tā, ka, ja mēs skatāmies uz mūsu tirgu kopumā, ir vēl viena liela persona, kas ir vēl svarīgāk par Tantu Paulu, tas ir mūsu klients. Un, ja mēs skatāmies no Eiropas konteksta, tad reti, kurāt, es teiktu, ka Latvieši ir labākais tirgus no klientu viedokļa, jo tā konkurence, kas šeit valda, ir pietiekami mežonīga un brīnišķīga, un vienlaikus arī mūsu spēja ieguldīt mūsu pakalpojumus, arī mūsu kapitāla ieguldījumus sniedz to, ka Latvijā noteikti ir lielu ātrāk vien labākais, cenas un telekomunikācija pakalpojumu reizinājums. Ja mēs skatāmies uz to, uz reklāmu, kas ir viņas funkcija, kad ir informēt, tad tā vai savādāk mēs esam sasnieguši to, ka konkurence mūsu iedzīvotājiem sniedz labāko, ko Eiropa varētu dot. Vai tas ir arī slikti vai labi, tas ir, kad ir, kāpēc oficiāls darbs. Par pakalpojumiem jā, bet par informāciju, ko viņi sniedz klientiem. Par to šobrīd ir vairāk runa. Jo viena lieta, tu minēji likums, kā galīgais kritērijs, es varētu teikt, ideālajā gadījumā tomēr būtu labi, jo galīgais kritērijs būtu ētika, profesionāla ētika, un mēs līdz likuma pārkāpumu nenonākam. Jā, tieši tā, un tāpēc es īsti nesaprotu, kāpēc jūs runājat par likumu, bet tāpat laikā viņu pārkāpjat. Tas ir par tām pašām izziņām, tas ir par to pašu izlikšanos par viti un līgumu piegādāšanu, tas ir par to pašu kopēšanu. Īstenībā tas pēdējo dienu sāpīgākais jautājums ir tiešām par izziņām, un mēs savā mājaslapā esam arī jūsu vietā izlikuši klientiem atvainošanos. Es tagad iedomājos reklāmas aģentūras, kas par to ir atbildīgs, tagad tāds ir, tikai man kaut ko nepajautā. Nē, tomēr vēlreiz skaties, katram ir tiesības darīt atbildēs, un arī šodien pēdējās divas prezentācijas dzirdēju ļoti daudz tēmas par vainu, un milzīgs daudz cilvēku grib justies vainīgi. Mēs arī tas pat nedaudz tā kā viņš trakuma liekas. Mūsu uzdevums ir runāt ar klientu un informēt klientu. Un ja kādam konkurentam nepatīk mūsu jaunie piedāvājumi, tā īsti laikam nav mūsu problēma. Protams, ka arī ir zināms stress un saulsums, bet arī, ja mēs paturpinām par izziņām, pēdējos 8 gadus šķiet no Latvijas mobilā telefona mājaslapas vidēji tiek izsūtīti 15,000 izziņu dienā, un uz visiem tīkliem es tur neredzu liels problēmas, tā ir feature. Tā ir likuma pārkāpoša feature, ko jūs darat? Es atvainojos drīkst iejaukties, jā. Man liekas, tēmas tik daudz sakrājušās, man liekas, mums būtu jāteikās daudz biežāk. Iespējams, ka nav nepieciešama auditorija, kas to visu noklausās. Manuprāt, reklāmai robeža ir tad, kad klients nepērk. Jo tas liecina par ļoti daudzām lietām. Tas liecina par to, ka pirmkārt jau, ja klients nepērks, tad nav naudiņas, un vairāk nav par ko taisīt reklāmu. Ja klients nepērk, tas nozīmē, ka klients nav uzrunāts, vai viņš saprata, ka tas viņam nav vajadzīgs, vai kaut kādā citā veidā reklāma nav sasniegusi savu patērētāju. Manuprāt, es laikam pārstāvu to sabiedrības daļu, kuru uzskatu, ka patērētāji, viņi nav tāds aunu bars, un tad ir kaut kāds gudrās galvas, kuras izstāsta, uz kur pusi, uz kur pļaus skriet. Un
nedod Dievs, mēs kļūdīsimies, jā, un aizdīsim viņus uz kraujas malu, viņi tad viss sabeigs un nogrietīs. Man liekas, tā gluži nav. Līdz ar to, man liekas, arī Latvijas reklāmas asociācija un ētikas padoma, man liekas, īstenībā ir diezgan nevajadzīgs veidojums kā tāds. Tā ir nelielā cilvēku grupa, kuri ir izdomājusi savu kodeksu. Tā cilvēku grupa noteikti nepārstāv vidējo patērētāju. Principā pieņem lēmumus balstoties uz operētoru likumā minētiem terminiem. Tie pašā laikā teikuma galā atsaucoties uz to, ka viņi nevērtē juridisko pusi. Nedod Dievs, faktiski viņi raustās no tā, ka nedod Dievs kāds sāks pieprasīties no juridiskās puses saistībā ar šiem lēmumiem. Tā kā, mans viedoklis ir tāds, ka jebko, ko mēs darīsim, īstenībā patērētājs visu noteiks. Tas notiek likuma robežās, tā jau vairāk. Cikā, tu man atgādināji vienu teicienu. Ja tev patīk pārkāpt robežas, tev ir agri vai vēl, tu nonāks vai nu cietumā vai reklāmā, principā. Starpības nav nekādas, gandrīz vai, ne? Vienkārši kā paveicās. Varbūt nelielā blīca aptauja, jā. Cik daudz no jums uzskata, ka reklāmai ir kaut kāds sakars ar ētiku? Reklāma, ētika, tās ir tomēr, tur jābūt, ir saistībai. Cik daudz no jums uzskata, ka ētika ir interpretējams jēdziens? Kurš noteiks to, kurā gadījumā ir ētiski kaut kas un kurā gadījumā nav kaut kas ētiski? Kas to nosaka? Klients, patērētājs vai lietotājs, kā mēs tagad viņu saucam? Aģentūra, radošo aģentūra, patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Kurš to nosaka? Klients. Klients, kurš pasūta reklāmu vai klients lietotājs? Lietotājs. Nu labi, tātad jautājums, kā mēs tagad varētu noteikt, kuram no mūsu sarunbiedriem ir taisnība? Pēc kā mēs to nosakām? Pēc patēriņa izmaiņām? Nu nav lietotājs. Vienmēr par reklāmas saturu ir atbildīgs klients. Par reklāmas saturu atbildīgs klients? Jā, jo viņš apstiprina reklāmas aģentūras izgatavoto materiālu. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve teica, ka tomēr aģentūras ir tās, kuras dalījās. Es tikai citēju. Labi. Tātad klients ir tas, kurš tomēr atbild par to, kas ir un kas nav ētiski. Jūs uzņematies šo atbildību? Es gribu nokomentēt vienu lietu. Tad izstājās tāds, es pajautāju, vai tiešām tiek vērtēti visi vienādi. Atbilde bija jā. Tas nozīmē, ka tagad Latvijā ir likumīgi zvanīt bites klientiem, teikt, ka es zvanu no bites, pievestam Igla simkarti, kad klients aizpratējies, abi, kāpēc man neiet tiks atvainošanās? Wow, aleluja, kur mēs esam nonākuši. Tāpēc man personīgi salīdzinot vērtējums, ko ir veikusi reklāmas asociācija vai Tante Paula, man ir dziļas šaubas par Tantes Paulas kompetenci. Tāpēc man tas jautājums arī radās. Un tāpēc man kaut kā šķiet, ka Valdis, Lauris, šie cilvēki, kas ir šeit, kas ir ētikas padomes sastāvā, es viņiem kaut kā ticu mazliet vairāk, bet tas ir man subjektīvi, varbūt esmu saaugstējies, bet man kaut kā tā šķiet. Es varbūt ātri atbildēšu. Zinām mērā es esmu outsiders. Pirmkārt, paldies, ka jūs man uzaicinājāt. Bet es nāku no vienas tādas grupas, kurā šī debata ir vēl sakaitētāka nekā šeit. Nu, var teikt, līdzīgā pakāpē. Proti advokāti, kur, teiksim, Amerika, kas ļoti ilgi jau nodarbojās ar advokāta ētikas problēmām, tad viena no tām tēzēm, kur viņi uzdod, tas ir retorisks jautājums, uz kuru vienmēr var atbildēt katrā gadījumā atkarībā no apstākļiem, ir tāda: Are you a hired gun? Tātad tas jautājums ir, vai reklāmā profesionāli, kas piedalās un nes man kā, teiksim, tā telefonu lietotājiem, viņš atnāk un tikai strādā bez ētiskām prerogatīvām, bez priekšnoteikumiem, ētiskiem strādā tikai un vienīgi, lai maksimizētu klientu skaitu un peļņu, pofīgi, ētika, kā tikai rezultāti, kā te izskanēja pieklājīgākā mazliet formā. Ir tieši otrādāk.
advokāta jautājums otrā spektra galā ir, vai tu esi pedagogs, vai tu esi tas ētiskais guru, kas māca labi un pareizi rīkoties. Nu, protams, ekstrēms ir ekstrēms, un droši vien, ka atbildi kā vienmēr ir, tātad vai nu tur ārā, vai arī kaut kur pa vidu. Ja? Bet šeit, man fiks komentārs. Draugi mīļie, es varu patiešām aiziet prom un pateikt, ētikas padomu nevajag. Forši, super, es palikšu tikai vienīgi advokāta ētikas komisijā. Ja? Bet man nav bāz no juridiskiem argumentiem. Ticiet man, es katru dienu esmu tiesās un es ar lielāku sajūsmu argumentēšu katru savu vērnumu, ko es parakstīšu. Taču ir viens punkts. Tas, ko jūs sakat, mans robežas ir tikai likums, noved Vāciju pie Hitlera balsojuma. Tas, protams, izklausās eksaltēti, bet tas ir tas brīdis, kurā, nedomājot par ētiskiem jautājumiem, mēs nonācām pie Reichstāga vairākumu nacionālsociālistu rokās. Mums nav nekāda cita, mums ir tikai likuma robežas. Nu nav tā, un pat juristi, advokāti, kas ir likuma burta kauki, pat viņi šodien skatās jau šo likumu būtību, kurā bez ētiskā standarta, bez vispāriem tiesību principiem nevar dzīvot. Tā kā es baidos te nedaudz maldīgi pieeja, maldīgi startēt tam, kas ir likums un ko likums nozīmē. Tā kā, tas faktiski, protams, ir jūsu jautājums. Man patīk, kā valsts uzstādīja šo jautājumu, vai ētikai ir vai nav nozīme tajā, ko jūs darat. Labi, varbūt ir kāds, kurš neriskējot, var pateikt, kā tas no malas izskatījās kā lietotājiem. Lūk, šī te cīkstēšanās. Man tas viss likās tā, zaļie cilvēci, labais, bija reāli jautri, ja? Šitais ir baigāpēc gājiens. Pēc tam nākamais bija, kas tur bija, alu cilvēcīgi. Ok, jā, baigi viltīgi, ja? Un kas tur bija pēdējais tagad? Kopīgāts bija. Kopīgāts, jā. Jā, lēmums numur 2. Lēmums numur 2, jā. 5, piedodiet, jā. 1 lēmums, jā. Tajā brīdī, come on, jā. Punktu. Tagad es gribēju jautāt vēl kāds viedoklis par šo tēmu. Es tiek iesaistīju iespēju pajautāt, es konkrēti Amigo par šo te bites kopēšanas gadījumu, tad mums bija tādas pašas reklāmas ļoti līdzīgas. Kā tas notiek? Jūs aiziet pie aģentūras un sakiet, uzstāsiet mums tādu. Runātiet kaut vienu aģentūru, kurai nebūtu kauns. Nē, jautājums bija par jums konkrēti. Protams, vienmēr manīgs ir pasūtītājs. Jautājums kā bija? Kā tas notika? Pastāsti, kā tas notika? Kā tas notika? Jā, jums to teicāt. Mums lūdzu ar to pašu. Kāds bija jautājums? Es arī īstenībā dokumentēt, varbūt pēdējo tāds labāk atmiņā palicis ir rīkojums. Bet pēc tam es gribētu dzirdēt arī no mūsēju. Jā, noteikti. Rīkojums numur 5. Tad, manuprāt, arī kā ētikas padomu norādīja, kad reklāmas sajaucam līdzīgas, tad, manuprāt, ir 2 aspekti. Tad no reklāmdevēja puses, tad, ja tiešām ir tik viegli reklāmai turpināt šo stāstu, tad, manuprāt, reklāma ir bijusi pamaz radoša, es teiktu, paši vainīgi. Lūdzu, esiet radošāk, esmu reiz. No patērētāja viedokļa, es varu teikt, ka patērētājs noteikti ir ieguvējis, ja viņš dabūna to pašu, tikai lētāk vai vairāk. Tā kā es domāju, tas stimulē radošumu un iegūst noteikti sabiedrību patērētājs. Un par muzeju? Es atceros to, ka rezultāti bija ļoti labi. Musejā bija mūsu reklāmas kopēšana, kur bija identiska valoda, identisks teksts, tur bija viss ļoti līdzīgs. Un tāpēc es īsti nesaprotu. Es arī īstenībā gribētu zināt, kāds notiek, jo es nedomāju, ka jūs esat atbildīgs cilvēku priekšā par to, ko viņi redz televīzijā, ko viņi redz ne tikai televīzijā, arī pēc tam saņemot pakalpojumus. Tāpēc gribās zināt, kā tas viss notiek. Tātad ir 3 lietas. Viena lieta noteikti līdzīgi, ka mums jātiek noteikti biežāk. Jūs esat aizmirsis jau. Otrā lieta palīdz nospīdums paldies par Indiem. Bija ļoti garšīgs. Un trešā lieta, saprot, mums bija aplikušas nulles
kuras īstenībā nav nulles, un tāpēc mums likās, ka beidzot sabiedrībai ir jāpastāj. Bet tagad es gribu pajautāt vienu jautājumu. Man interesē ļoti, Artur, vai tu esi tam pieņēmējis? Vai nav tā, ka Ingmārs pasaka kopējam, un Artur skrien sienā tā arī ko brīdī aiziet? Šādā! Saprotu, ka apkārt dažādi vīrusi un Būtu labāk, lai Ingmārs atbild uz šito drošību. Gadījumā kāds drošīgi, kurš apskatīties Latvijas reģistrā, ir CIA Zetkom, kas simtentīgi viņš tagad piedara CIA Zetkom, un ir tas gods būt arī CIA Zetkom padomē. Bet arī, kā, Liepskungs simtreiz labāk par manīm, bet komisijas likums arī nosaka to, ka mēs operatīvajā darbā nejaucamies. Protams, ka mūsu, lai būtu arī skaidrāks, man liekas, šī jau arī nav tā kā īsti grēksūda vai tiesa, vai tā kā reklāmišķi pasākums. Es vienkārši gribam saprast elementārs. Gribētu, tas ir saprast. CIA ir devis ļoti skaidru uzdevumu. Mēs esam devuši viss iespējas tam, lai Migo būtu noteikti lētākais, un viņš stabili viņa uzdevumi. Vai tas nozīmē, ka jūs arī turmāk piekopsiet negodīgu konkurenci? Mēs vēl nekad neesam darījuši. Es teiktu tā, kamēr mēs neesam sakāvušies, būtu laiks katram varbūt par tādu noslēdzošam secinājumam, uzmundrinājumam, sadarbības piedāvājumam, vīzijai, kā tas viss attīstīsies, jo būtu ļoti interesanti redzēt, kā jūs redzat turpmāk šo mobilo operatoru tirgu, un runājot tieši par radošumu un tā robežām. Es varbūt sākšu, jo es ar prezentāciju sāku. Ja mēs nonākam pēc tā, ka mēs cīnāmies ar to, ka mēs esam labi, radoši, ar augstu standartu, un kad mūsu kampaņas ir kā no līmenī, es teiktu, ideāli. Latvija ir ļoti labi uzskatīt. Sūdz ar ētiku. Nē. Neviena kampaņa, kas izvēlējas Kannās, nav gājis caur ētikas jautājumiem, patiesībā. Vismaz nezinu nevienu. Kannas ļoti skatās arī visu, ne tikai likumu, arī visus pārējos punktus. Ētika tā skaitā, tāpēc arī personīgi es vērtēju ētikas padomes darbu augstāk šobrīd nekā tās. Tas ir nedaudz pretrunā tam, ko Arturs teica, jo, ja tu saki, ka Kannu apbalvojumi iet roku rokā ar EFI, kas ir efektivitātes apbalvojums, tad sanāk, ka efektivitātei ar ētikas pārkāpumiem nav tieši korelācija. Es nevaru spriest, kāda rezultāti Arturam. Es varu teikt to, ka no mūsu viedokļa, kad ja mums ir kāda kampaņa, ko cilvēki ļoti novērtē, izskatās atzinīgi, un eventuāli atnāk arī ļoti augsts vērtējums vai no Kolēģa Hamlera vai no Edwardiem, ļoti bieži ir tā, kad arī biznesa uzņēmiens ir labs. Viss kārtībā. Paldies. Man būtu, ka tomēr vēlreiz divas lietas. Pirmā lieta ir tā, ka man šķiet, ka mēs varbūt, šodien te ir gaisā divas lietas. Viena ir tāda mežonīga vainas apziņa, un otrs tāds ārkārtīgs narcisms, jo tā tīksmēšanās par balvām, viņa mazliet tā kā liekas, tomēr viņš ir tā kā perversa. Tas nav mēģis. Otra lieta ir tā, ka mūsu mēģis, un arī paldies, ka mums visiem četriem ir ļoti liela laime šobrīd dzīvot tādā periodā, kad mobilās komunikācijas pietiekami būtiski nākamo 5-6 gadu laikā mainīs katru vienu cilvēku dzīvi. Un mēs tā visā piedalāmies, kas man arī ļoti sajūsmīgi un attiecīgi metodas droši vien būs dažādas, jo cik es vismaz varbūt mazliet labāk pazīst Jāni, mums nepatīk tie garlaicīgi. Un es noteikti arī garantēju, ka varbūt atsevišķiem cilvēkiem varbūt būs tā kā pietvīkums un tāds satraukums, bet es noteikti nesolu, ka mēs paliksim kaut kas nerādāk, ka būtu tikai nesmuki. Neinteresanti, vai? Jā. Konkurence ir tikai apsveicama, bet godīga konkurence. Un mēs nevienu brīdi negribam, lai būtu garlaicīgi un nebūs garlaicīgi. Bet gribās, lai ir godīga konkurence, un tāpēc man tieši pretēji gribās aicināt Latvijas reklāmas asociāciju un tāds iesaistīties vēl vairāk, vēl proaktīvāk, bet tas nozīmē arī to, kad arī jums LMT ir jāizbeidz visatļautība un ir jāizbeidz turpināt negodīgi iemānīt cilvēkus un
jo šobrīd cilvēki tiek ļoti maldināti, jo pēc mūsu, tas ir pēc LMT kopijas, kur LMT nokopēja biti attiecībā uz Amigo, ja, tad cilvēki mums zvanīja iekšā un prasīja, jūs esat nopirkuši Amigo? Tas ir vislielākais pierādījums tam, ka tiek cilvēki maldināti. To var saprast, bet piedod, es tagad pēkšņi domāju vienu tādu skārpu scenāriju. Vienā brīdī bita, vai nu maina īpašnieks, vai nu filosofiju un saprot, zinu, ko mēs gribam tā kā Amigo. Davai, ka mums ir pilnīgi vienalga, davai gāžam. Ja? Tāds tur ētikas padomi daram. Kā, vai tas ir iespējams scenārijs, vai jūs ar to rēķināties vienā brīdī? Tā varētu. Jā, galvā rezultāti, ja rezultāti ir, mums vajag rezultāti. Būsim godīgi. Šobrīd no LMT puses tā izskatās rezultāti par katru cenu, ja. Es par biti runāju tagad. Bet, kas attiecās uz biti, tad mums ir svarīgas ilgtermiņa godīgas attiecības ar klientiem, un tas ir svarīgākais, kas mums ir. Tas ir jūsu winning strategy. Tieši tā. Labi. Bet es vēl pēc tam Laurim došu vārdu. Rēķinies ar to, ja? Vairs pēdējais, ja? Droši. Pēdējais. Kādā ziņā? Pēc Laurim. Nē, piedod, nē. Man būs pēdējais vārds, tas ir, ko es tu dzirdēs. Pēdējais vārds īstenībā būs auditorija. Auditorija ir tā, kurai ir pēdējais vārds. Viņi ir klienti, viņi ir sadarbības partneri, viņiem būs pēdējais vārds. Lūdzu. Es laikam gribētu teikt, nevajag apžoties, ja? Mēs katrs darām... Neņemiet mūs nopietni. Mēs katrs darām savu darbiņu. Viens, ja kāds stāsta un iepārdot vērtības, runāt pietiekami lēti, un lai tam visam, tai sagai, tai miglai komunikācija izlaustos cauri, bieži nepieciešami pietiekami radikāli līdzekļi, to mēs arī darām, to mēs arī darīsim. Un mūsu mērķis ir turpināt būt un palikt par zemo cenu līderi. Tātad jūs auditorijas atšķirās? Viennozīmīgi. Tad to nevajag apžoties. Ok, paldies. Jāsaka, es pirms nāku šurp un faktiski arī pirms reizes sēdēm ētikas padomē vienmēr paskatos, vai nav tā, ka manā birojā, kur mēs esam pār 20 juristi, vai nav gadījumā mums kāds no cienījumiem operatoriem par klientu, un paldies Dievam, līdz šim nav bijis, līdz ar to es varu arī sacīt, ka nav konflikti. Tā kā es neesmu operators, vai viņa advokāts. Tā kā es neesmu operators, vai viņa advokāts, tad es varētu uzvilkt otru patērētāju cepuru un teikt tā. Kopš 94. gada es esmu bijis īslaicīgi vai ilglaicīgi, bet klients katrai no šeit sādošajām kompānijām. Un pie kā es esmu palicis? Man jāatzīst, esmu palicis pie tā, kura vērtības tomēr man ir likušās vissimpātiskākās. Un es nedomāju, ka te ir runa par rocību vai par kaut kādu inteliģenci vai kādu pakāpu. Runa ir par to, ka jebkurš cilvēks arī tas, kuri grib maksāt mazākus rēķinus, viņam ir svarīgi, ar ko viņš sadarbojās, kas ir viņa partneri. Varbūt tā ir ilūzija, varbūt pēc 40 gadiem tev jau pēc sāk likties mazliet tā kā tāds naivāks atkal tā kā bērnībā, ja? Bet man tomēr šķiet, ka tas īstermiņš, tas ir uzraut augšā PZA uz gada beigām labu bilants, ja? Tas ir īstermiņš. Etika jau ir ne tikai lēmums, ko es daru šobrīd un kā es izskatos šajā konkrētajā mirklī, bet kas es esmu par cilvēku vai tas, ko es daru, saskan ar to, kā es gribētu izskatīties. Un galu galā, kā es gribētu, lai pret mani izturās arī mani līdzcilvēki, tie, ar kuriem es esmu kopā tajā firmu un kurā es arī gribu palikt. Tā kā es lūgtu domāt par ilgtermiņu. Bet, Lauri, tam nav tiešām nekāda sakara ar tavu rocību. Varbūt tu var atļauties būt labs un ētisks. Es domāju, es atkal jau varbūt panāju, bet es domāju tā, ka nav tā, ka tas labākais un efektīvākais vai lētākais piedāvājums vienmēr būs neētiskais. Labi, piedodiet lūdzu, es tomēr gribētu jautāt auditorijai. Kāds cits viedoklis? Jautājums, iebildi, komentārs. Ir? Ja? Izrunājiet tagad, lai nav pēc tam nežēlīgi jāpiepožas ar to sajūtu, ka kaut kas nav izteikti. Jautājums katram no operatoriem. Iespējams būs grūti atbildēt, bet jā, nu tomēr izdodās. Kas ir tā robeža, kur jūs nepārkāptu? Tā esot savs kāpēc. Man personīgi ir viena ļoti svarīga robeža.
muguras smadzeņu, ko viņi saka, vai es jūtos labi ar to, ko es daru, vai nē. Tas, manuprāt, ir galvenā robeža. Un ļoti bieži tā, ka tā muguras smadzeņa ir kaut kur bišķi uz to pusi, par to runājam Juriģa brālis, kur vārdas nespēja izrunāt, bet tas vienkārši par to, cik augstu vērtē savu darbības latiņu. Mums tā īstenībā viennozīmīgi ir sirdsapziņa, jo tas ir tas, kas mums pasaka, vai mēs to daram, vai mēs to nedaram, un tas ir klients, un tas arī kāds atsauksmes, ko mēs saņemam no saviem klientiem. Man liekas, ka tajā ikdienas notulī droši vien, ka tikai tu pats, es domāju, ka Jānim gribētu piekrist, pietiekami precīzi, tikai tu pats var mēģināt noteikt, kāds ir tavs iespējas uz apākļo realitāti. Atveru robežu ir? Tas, ka mums ir robežas, noteikti liecina tas, ka mums nav viens likuma pārkāpums. Tas nozīmē, ka mēs tomēr zinām robežas no likuma viedokļa. Un otrkārt, noteikti mūsu darbības, noteikti visas darbības ir ilgtermiņa. Tas nav šī gada pēdējā. Tās laikam ir robežas, lai tas rezultāts būtu 2-3 gadu periodā. Jā, kā vai Papildinot Bricē, man liekas, ļoti izpilduši atbildējāt. Bet noteikti jūs atšķirties Bentley kampaņu ar vidējo pirkstu Amerikā. To piemēru ziniet? Ziniet visi? Jā. Tā ir robeža, kas ir pārkāpta vai nav pārkāpta? Tas ļoti maigi. Tāda nav pārkāpta, ja? Paldies. Labi, jautājums. Man drīzāk tāds komentārs. Lieplība Latvijas avīze. Gribēju Kristīnai teikt, ka ja kādu ideju zog, ja to ir vērts nozagt, tad tā ir laba ideja. Tas ir viens. Un otrs, tieši kā Latvijas avīzes pārstāvu sekojot līdz tam, ka ko cilvēki mums zvana un raksta, jo mums ir ļoti cieši mūsu mēdījuma saikne ar lasītājiem, tā teikt, jūsu klientu. Cilvēki jau nav tādi muļķi. Nevajag viņus uzskatīt par kaut kādu pelēko masu, kuri kaut kā pilnīgi, ko mēs iegrosim, to viņi norīs, un kaut kāda tāda pilnīgi patērētāja, visiem nav nekādas vērtības. Tas, kas šodien izskanēja, es vienkārši brīnos minēt cilvēku. Par ko? Par to, ka viss tāda patēriņa kultūra, cik šausmīgi te viss ir šausmīgi, ka mēs ņemam kredītus. Tad Artūra teiktais par rezultātiem nav patiesība? Nē, kāpēc? Rezultāti ir rezultāti. Protams, ka cilvēks izvēlas izdevīgāko, bet ja mēs runājam par vērtībām, par to, kā cilvēks vērtē reklāmu, par to, kā cilvēks vērtē komunikāciju, par to, kāds viņa ir iekšējās vērtības. Man ļoti patika, ka mēs sapratām šodien, kad šeit ir vislabāk audzināt bērnus. Tātad mūsu sabiedrībā ir vērtības. Paldies. Arī Latvijas avīze, bet atšķirībā no mans kolēģis, es izteikšu savu privāto viedokli. Tātad, es domāju, ka es esmu vienīgā, kura vispār nav mobila telefona un nebūs. Un apsvērums ir tāds, pirms ir veselība, otrs ir, jūs kā reklāmisti, ļoti žēl, jūs to visu nezināt, kā visiem no tiem kungiem, Ericssoniem, Nokia ir savstarpēja vienošanas nekād nerunāt ne par veselību, ne nekādām aizsardzībām. Jo visi skolēni un bērni uzreiz atteiksies, atvainojas, pareizies aizgāja nepareizā lauciņa. Tātad, ko es gribu pateikt? Kā pirmkārt veselība, otrkārt attiecīgi tieši manipulācijas iespējas. Es gribu zvanīt cilvēkam, kad es to gribu, un man ir tas laiks, ja? Tātad, kad es esmu tam gatava, kad es varu risināt to jautājumu, nevis, kad es esmu restorānā, jā, es esmu trolejbusā, es esmu restorānā, saprotiet, te tāda manipulācijas iespējas. Un, ko es gribu pateikt, ka, ja man kādreiz būs tas mobilais telefons, es pilnīgi noteikti jau zinu, ka neizvēlēšos ne LMT, ne Amigo, jo, saprotiet, vienreiz vajag cilvēku piemanīt, normālu cilvēku, inteliģentu un gudru, lai viņš vairs nekāptu uz tā paša grābekļa. Bet man apbrīno visnībā mūsu visi mani, kas saka, līdz dzīvotāji, ka visu laiku uz tā paša grābekļa. Man tas izbrīnīja,
diemžēl, tāpēc arī var pastāvēt īstenībā tādas kompānijas. Paldies, paldies. Es redzu tīrītējus un arī cilvēks, kur jutās tad nērti un tā. Es teiktu, paldies jums, milzīgs paldies par drosmi. Es ceru, ka jūs nesanākat vienreiz gadā kopā tikai pateicoties reklāmas asociācijas gada konferenci, tā ir, jā? Ar dažiem mēs regulāri tiekamies ētikas padomē, es saprotu. Iespējams, tāpēc jūs to darāt, ja tāpēc būtu iemesls parunāties. Bet es tomēr cerētu, ka jūs savstarpēji runātos biežāk, jo, manuprāt, tur kaut kas tomēr veidojās. Kaut kāda, nezinu, patiesība, taisnība, sakiet, kā gribat. Man, diemžēl, nav vairs laika, lai mēs šo attīstītu. Es gribētu pateikt paldies arī ar suvenīriem no organizatoriem, katram no jums. Un aplausus, lūdzu! Es jums sajūtu, ka tagad derētu vai nu augsta duša, karsta vanna vai vienkārši piedzerties nežēlīgi. Trešais, jā? Jā.